Valstī, pašvaldībām un to kapitāla sabiedrībām ir pienākums savā darbībā nodrošināt brīvu un godīgu konkurenci, vienlīdzīgi tirgus apstākļi visiem, kā privātajiem, tā publiskajiem tirgus spēlētājiem. Šāds ir konkurences neutralitātes mērķis, proti valsts, pašvaldības un to kapitāla sabiedrības nedrīkst. Pirmkārt, piešķirt priekšrocības savām kapitāla sabiedrībām, otrkārt, diskriminēt kādu konkrētu tirgus dalībnieku, vai treškārt, īstenot darbības, kuru dēļ privātie tirgus dalībnieki ir spiesti atstāt tirgu vai ir apgrūtināti jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu tirgū. Lai ātri un efektīvi novērstu valsts un pašvaldību radītos konkurences pārkāpumus, konkurences padome īsteno pārunu procedūras. Pārunas tiek veikts arī ar valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām, taču, ja pārunas ir bijušas nesekmīgas un radītie konkurences pārkāpumi netiek novērsti, kapitāla sabiedrībām var tikt piemērots sods līdz pat 3% no iepriekšējā gada apgrozījuma. Vairāk informācijas par valsts un pašvaldību rīcības atbilstību godīgai konkurencei skati konkurences padomes tīmekļa vietnē.